Nu tā, vērši. Esiet sveicināti, tad horoskops vērsim augusta mēnesim. Un šis ir viens no svarīgākajiem mēnešiem gadā, jo šeit mums ir aptumsuma koridors no 12. līdz 28. augustam. Un tas būs laiks, kad būs iespēja dziedināt pagātni, jo atvērsies tad karmiskā telpa. Mēs varam dziedināt pagātni un radīt daudz stiprākus pamatus nākotnē. Tāpēc mēs noteikti esam šajā mēnesī vērīgi, skatāmies, kas ar mums notiek. Jo šis nav tāds ārējo sasniegumu mēnesis, bet tāds dziļš iekšējs darbs pašiem ar sevi. Un ja jūs labāk jutīsieties iekšēji, būsiet emocionāli stabilāki, sakārtotāki, jo labāk kārtosies visi notikumi, kas ir ap jums. Un šis aptumsums, kas mums būs 12. augustā, var radīt notikumus mājā, ģimenē, kaut kamā, kas saistīts ar dzimtu, ar jūsu senčiem un ar jūsu pašu personīgo emocionālo drošības sajūtu. Katrā ziņā tas var celt augšā notikumus vai sajūtas, kas saistīts ar dzimtas atmiņu, ar principā tie karmiskie uzdevumi, kas jums ir jāizdara vai jāmaina vai jāsakārto saistībā ar jūsu dzimtu, ar jūsu ģimeni. Un tāpēc šeit var būt nozīmīgi notikumi, kas saistīti ar dzīves vietu, kas saistīti ar nekustamo īpašumu, ar vecākiem vai ar jūsu paša ģimenes attiecībām, bet daudz dziļākā nozīmē, ja jūs ieklausīties sevī, tas saistīts ar jūsu pašu personīgo iekšējo drošību, ar jūsu emocionālo stāvokli. Un tāpēc jūs šeit varat nokļūt līdz pašiem pamatiem, uz kuriem jūs būvējat savu dzīvi. Un ja jūs esat līdz šim meklējuši šo drošības sajūtu materiālajā pasaulē, tad lūk, šajā aptumsuma laikā visums aicina atrast to mieru pašam sevī. Mainīt savas vecās emocionālās programmas. Jo šeit jūs varat ieraudzīt, kādas jūs esat mantojuši no savas dzimtas. Un tās var izšķīst vai izšķīdināt vai transformēt šajā laikā un ieviest jaunas. Tāpēc, ja kā tas interesē, izmantojiet šo laiku. Līdz 9. augustam jūs varat, jums var būt aktīvas sarunas vai mācības, varat šeit ar informāciju apmainīties. Pēc tam vairāk pievērsīsieties savai ģimenei, tur varbūt stāsts par bērnības atmiņām. Un par to tai vietai pievērsīsieties, ko jūs saucat par mājām. 15. datums ir nozīmīgs, jo šeit jūs varat patiešām iegūt kaut kādas nozīmīgas atklāsmes. Daudzi vērši var saņemt atbildes uz jautājumiem, kas ilgu laiku nav devuši tādu iekšēju mieru. Materiālā pasaulē šeit var iegādāties mājokli, tikai skatieties savus personīgos aspektus, noteikti nepaļaujoties tikai uz šo kopējo horoskopu. Var paplašināties ģimeni, kāds var atbraukt, kāds dzīvot, vai kāds var paņemt vecākus pie sevis, kāds var savukārt sākt dzīvot atsevišķi. Šeit jūs varat lieliski dziedināt attiecības ar vecākiem, vai arī sajust un apzināties savas dzimtas spēku. Tāpēc šajā laikā ir vērtīgi kontaktu meklēt ar savu dzimtu, pētīt dzimtas vēsturi, meditēt un strādāt ar senču enerģiju. 6. augustā jūs Venēra šeit aktivizēs tādu jomu, kā jūsu veselību, ikdienas ritmu, dzīvesveidu un arī darbu. Šeit var būt lielāka vēlme padarīt savu darba vidi skaistu, glītu, estētisku, un varbūt jūs ziedus aiznesīsiet uz darbu vai kaut kādas tur arī pārkārtot savu darba vidi. Katrā ziņā jums būs vēlme radīt tādu lielāku līdzsvaru, stabilitāti. Un šis ir tāds labs laiks, kad pat nelielas pārmaiņas, kaut tāds skaisto, uz labo, uz baudām, tās, kas jums arī veselību dod veselīgos paradumos, dos ilgtermiņa rezultātu. Tāpēc ir vērts kaut ko savā ikdienā šajā laikā pamainīt. 10. datums ir pavisam labs, tas var nest kaut kādus pozitīvas pārmaiņas jūsu karjerā. Varbūt jūs saņemsiet pozitīvu novērtējumu vai jaunu darba piedāvājumu, varbūt jūs uzņemsieties kādus jaunus pienākumus savā darbā, bet principā tam vajadzētu būt patīkamam, pat ja tas ir caur kaut kā
pārmaiņa, kas no sākuma var likties nepatīkama. Beigās tur visam vajadzētu būt labam. Savukārt 11. datumā es jums ieteiktu būt mazliet piesardzīgākiem un šeit nepārvērtēt savus spēkus. Šeit var būt nogurums, un ne tikai fizisks, bet arī emocionāls nogurums. Tāpēc atļaujiet sev šajā dienā atpūsties vairāk. Un 11. augustā var arī tajā pašā laikā jūs varat sajust tādu iekšēju vēlmi paust savu viedokli. Bet tomēr atcerieties, ka vēža enerģija ir tāda diezgan emocionāla, tāpēc gan jūs kāds var ievainot ar vārdiem, gan jūsu vārdi var kādu ievainot. Esiet piesardzīgi šajā dienā ar vārdiem. Bet 11. datumā un pēc 11. ir, tad, kad Mars mums ieiet, jā, tā tad maina. Viņš ir labi mācīties. Šeit jūs atkal varat risināt jautājumus ar radiniekiem. 17. augustā esiet piesardzīgāki, nepieņemiet pārsteidzīgus un emocionālus lēmumus. Pirms jūs gribat reaģēt, pasakiet sev stop, pārbaudiet visus faktus un tikai tad rīkojieties. Katrā ziņā no 12. līdz 28. augustam var kaut kas mainīties, jo vecās sistēmas var nestrādāt. Jo šeit tiek visums, tas ir aptumsuma laiks, šis aptumsuma koridors var nojaukt kaut kādas vecas konstrukcijas. Ja viņam liksies, ka kaut kas nekalpo vairs jūsu izaugsmē, tā kā šajā laikā kaut kas mainās jūsu dzīvē, tad ziniet, ka jums, lai augtu, vajag kaut ko citu. Un var ļoti konkrēti kādam no vēršiem likt saprast, ka drošība nav tikai stabils darbs vai uzkrājumi, bet tā ir spēja uzticēties sev, savai intuīcijai un dzīves plūsmai. Tā kā šeit var kādam tikt arī tāda mācības stunda iedota. Es ieteiktu atkal pētīt sevi, savas sajūtas, savus sapņus, ieklausīties savā intuīcijā un atcerēties, ka nejaušas tikšanās šajā laikā nebūtu nav nejaušas. Un daudzas atbildes pie jums atnāks klusumā un nevis ārējā troksnī. No 23. augusta savukārt, 23. 25. augusts, pēc tāda dziļa iekšējā darbus, ko es mudinu pirmajās 2 mēneša dekādēs, šeit var pamosties tās radošums un iekšējais prieks. Šeit jūs varat būt jau atraduši tās atbildes uz jautājumiem, ko esat meklējuši. Šeit var atgriezties tāda vēlme pēdējā dekādē aktīvāk darboties, mīlēt cilvēkus, dzīvi. Šeit tiešām var flirtēt, šeit var iepazīties, šeit var priecāties un baudīt dzīvi. 27. augustā jūs sapratīsiet, kur jūs gribat ieguldīt savu sirdi, vai savus talantus, vai savu mīlestību. Šis ir lielisks laiks radošiem projektiem, šeit jūs varat attiecības nostiprināt un noteikti varat risināt, ja jums ir nepieciešams ar bērniem saistīts jautājums, tātad 27. augusts. 28. augusts. Šeit noslēdzas kāds svarīgs cikls, kas saistīts ar draugiem, ar kolektīviem un domu biedriem. Un šeit var gadīties, ka kādi cilvēki aiziet. Tas var notikt arī visā aptumsuma koridoru laikā, kādi cilvēki aiziet no jūsu dzīves, bet kādi citi var ienākt jūsu dzīvēs. Tad ziniet, ka viņu loma ir izpildīta. Un citi atkal atnāks un viņi palīdzēs tātad nākamajā dzīves etapā kaut ko, tur, kur jums ir nepieciešams attīstīties, tur atkal citi cilvēki būt jums līdzās. Jo šeit ir stāsts arī par nākotnes sapņiem, un atumsums palīdzēs saprast, kuri no tiem patiešām pieder jūsu dvēselē, jums, bet kuri ir radušies citu cilvēku tātad gaidu vai ietekmes rezultātā. Un noteikti nebaidieties šajā mēnesī palaist vaļā to, kas jums vairs nedara. Jo atbrīvotajā vietā vai attīrītajā telpā ienāks jauni notikumi, jauni cilvēki, un jūs redzēsiet, ka tie ir daudz tuvāki un daudz patiesāki jūsu ceļām, pa kuru jūs ejat, pa kuru iet jūsu dvēsele, nekā tie, kas ir aizgājuši. Jo augusta mēnesis, tas ir tāds mēnesis, kas atgādina jums, ka koks nevar izplest savus zarus vai izveidot vainagu, dot ziedus un augus, ja tam nav spēcīgas saknes. Mēs daudz te runājām pirmās 2 dekādas par ģimeni, par dzimtu,
par jūsu pašu iekšējo emocionālo stāvokli, par pamatiem. Tātad visums vispirms aicina jūs nostiprināt tos pamatus un tikai pēc tam atvērt sevi tām jaunajām iespējām. Un, ja gribat, jūs varat sevi dziedināt šajā mēnesī, un es jums pat varu tātad piedāvāt mantru, ko jūs varat lietot šajā mēnesī. Es ar pateicību pieņemu savu pagātni, stiprinu savas saknes un radu dzīvi, kurā ir drošība, mīlestība un pārpilnība, un tā plūst no manas patiesās būtības. Lai jums ir veiksmīgs augusta mēnesis. Atā, visu labu!